Pēkšņi nāk kaut kāda jauka meitene. Un, Protams. Kā viņi vienmēr nāk? Viņas nāk dažreiz. Naktī vai no rīta. Nāk tad, kad vajag, varbūt. Un es viņai prasu uzreiz, pa tiešo tekstu, vai ne? Vai jums gadījumā nebūtu iespēja, kur palikt pa nakti? Patiešo. Patiešo, jo man arī gribējās kaut kur palikt pa nakti, vienalga kur, un bija gatavs samaksāt. Nav laika romānu. Nav laika visādiem Flirtiem. iepazīšanās. Protams, pat taisnu. Viņa tādu baigi labo pauzi ieturēja, ļoti ilgu. Televīzija nevarētu tik ilgi atļauties, jā. Un tā viņa teica, pagaidiet, es domāju, labi, es pagaidīšu. Viņa pasauc draudzeni. Atnāca draudzeni, bet ar bērniem. Es domāju, bērni, tas taču arī jau. Un arī tā man sāk pētīt. Viņas abas pētīt. Es domāju, ko tad man pētīt? Viss tāpat skaidrs, principā. Sagurs vecs, Bet viņi saka, labi, mums ir viens variants jums. Izskatās, ka jūs varētu būt godīgs. Es saku, tik godīgs vispār Saulesgrīvā nav. Protams, paskatieties. Paskatieties manā sejā, viss būs čikiniekā, viss, nāciet līdzi. Aizveda viņas mani, turpat, ja kāds atcerās pār tiltam, tur ir tāds veci mūri, un meitenēm piedara tajos vecajos mūros antikvārs veikals. Burtiski uz tā pie tilta. Holandas mēbeles, visādi jaukumi, viss kaut kas. Viņi saka, mēs jūs varam noguldīt mūsu veikalā. Mūsu dīvānā. Dīvāni tur bija tāda, šitāda, kaut kā 18. gadsimta 19. Man jau patīk tās antīkās lietas. Visādi ņuburi. Es saku, protams, es to dīvānu aiznesīšu. Ko es par to vecu glēzu? Labi, izskatās, ka mēs jums varētu uzticēties, bet mēs jūs tomēr ieslēgsim. Sazināsim. Izbaudi festivālu no 4. līdz 24. jūlijam jaunajā TV kanālā 360 TV Pozitīvus. Piedāvā Lat Telekom. Jā, viss kļūst iespējams.